Sveicināti raidījumā 5. novads. Pēc neilga pārtraukuma atkal esam ceļā pie saviem skatītājiem. Šajā raidījumā uzzināsiet, ka būt latvietim ārzemēs nav lēti, bet bieži to nemēra naudā. Aplūkosim nelaimes gadījumu statistiku diasporā. Stāstīsim, kā īrijā dzīvo no Latvijas atbraukšie cilvēki ar īpašām vajadzībām. Tas viss raidījumā 5. novads. Šī gada lielākais pasākums Eiropas latviešu kultūras dzīvē bija svētki, kas veltīti Eslingenes dziesmu svētku 70. gada dienas atcerē. Tie saved kopā vairāk kā 700 tautiešu no Eiropas mītnes zemēm un Latvijas. Svētki bija lieliski, dalībnieki un skatītāji laimīgi, bet mieru nedeva jautājums, cik patiesībā maksā kopt latvietību dzīvojot ārzemēs. Un vai tas ir svarīgi, cik tas maksā? Svētku nobeigumā ar savām domām dalījās vairāk dalībnieki. Protams, tas izmaksā dārgi, sevišķi tad, kad, ja tu iesaisties kādos ansambļos, deju kopās, vai piedalījies kādās teātra kopās, bet es domāju, tas ir tā vērts, tas ir emocijas, tā ir latvietība, tas tā ir savā ziņā identitātes kopšana, un esmu apmierināts ar to, ka es pieņemu to, ka ir kaut kas jādod vai kaut ko arī saņemtu pretī. Manuprāt, tam nevar nosaukt konkrētu cenu, bet es domāju, ka katrs no mums, arī es, plānoju savus tēriņus, un kaut vai šis pats mūzikls Eslingena. Mums bija jau konkrēts plāns, tu jau iepriekš jau zināji, kad tu dosies uz Vāciju, kad tu dosies uz Freiburgu, kad tu dosies uz Bonnu. Tu laicīgi jau varēji nopirkt ceļu biļeti, tu laicīgi jau plānoji savu laiku, savus tēriņus, tu plānoji. Šim pasākumam es nevaru nosaukt konkrētu summu, ko es esmu iztērējis, jo tas ir, manuprāt, es pieteicos tam, jo tas aizpilda to tukšumu. Manī tā prombūtne no Latvijas, no dzimtenes, tas aizpilda to tukšumu, tu esi kopā ar savējiem, kā ar latviešiem. Es ļoti ticu tam, ka mums visdārgākais ir laiks, un mēs maksājam to cenu laikā. Piedalīties Eslingenes mūziklā man ir izmaksājis apmēram 2,5 nedēļas. Cik maksā latvietība ārzemēs? To var skatīties divējādi, var skatīties materiāli un var skatīties morāli, cik tas viss maksā. Sāksim no materiālām lietām un no naudas lietām, no naudas puses. Es braucu katru nedēļu uz mēģinājumu. Mani palēmējies, man ir ļoti īs ceļa gabals jānobrauc, un tas izmaksā vidēji mēnesīgs 100 mārciņas. 20 minūtes ar vilcienu un 15 minūtes ar mašīnu līdz mēģinājumu vietai. To, ko mēs darām, mūsu darbu mēs gribam arī kaut kur tālāk dot, vai tie ir koncerti, vai tie ir izbraukumi, piedalīšanās kādos festivālos. Tas arī mums ir no svara, bet mēs esam gatavi arī šeit materiāli atvērt savus maciņus un maksāt dalības maksu, kas uz visu tā fona nav maza priekš mums atbraucējiem. Dalības maksā uzturēt tautas tērpu, kā kurš prot. Mani palēmējies, ka man Latvijā jau bija tautas tērps, kuru varēju uz šeien atvest. Tālāk visas dzīvošanas izmaksas arī, tas viss ir uz mūsu pleca. Mēs to it kā ziedojam uz šī kultūras altāra, lai saglabātu latvietību ārpus Latvijas. Cik es jau no 3 gadu vecuma dejoju, arī dziedu un tā tālāk, es bez tā vienkārši nevaru. Un tas, teiksim, ja man nav tās enerģijas, tad es varu izdzist, Un tad sanāca tā, ka tiklīdz es ierados Vācijā, tad kaut kā netīšām konstatēju, ka ir iespēja te kaut kur pie latviešiem būt kopā, tīri spontāni. Pirmajā laikā es tā kā braucu, dejoju, piedalījos un sapratu, ka
finansiāli tas mazliet sit pa kabatu, jo man ģimene dzīvo Latvijā un nu, kaut kā arī jāsūt naudiņu nopelnītā uz mājām. Patiesībā tīri teorētiski tas sanāk, trešā varbūt ne, bet kāda ceturtā daļa no ienākumiem tiek ziedot tam. Signs Jaunzems, viens no mūzikla Eslingena solistiem, jau 11 gadus dzīvo Īrijā. Viņš ir no tiem cilvēkiem, kas nevar nosēdēt mierā un piedalās daudzās aktivitātēs. Latviešu pasākumu Dublinā nav iedomājami bez viņa aktīvas līdzdalības. Es piedalos Īrijā šobrīd, tā uz pilnu laiku esmu aktīvi 2 kolektīvos, kas ir Koris LV, kas ir tautsdeja kopa Karbunkulis. Un tad vēl ir visādi papildus projektiņi, tad ir mazais letiņš, kur es mācu bērniem. Mēs tur darbojamies muzikāli, gan ar instrumentiem, gan vokāli. Kā skolotājs. Cik man tas maksā, to es tā īsti neesmu pat pareiķinājis. Jo tas man ir kā hobijs, un tā jau laikam ir, ka hobijiem parasti naudu neskaita, vai ne? Bet laika ziņā aizņem daudz laika. Atbraukt līdz Dublinai man līdz šim tie bija, es braucu tā kā ar savu auto, tad tie man bija kaut kādi plus mīnus 10 eiro. Bet tagad tā kā es esmu nedaudz pārvācies tālāk no Dublinas, kas būtu apmēram 2 reizes tālāk, tad jaunajā sezonā tas būs nedaudz vairāk. Jā, tas būs vairāk nedaudz, bet tas vēl nav tālākais. Ir jau cilvēki, kas brauc arī tālāk. Signs ģimenē nav vienīgais, kas piedalās latviskās aktivitātēs. Tāpat dzied, dejo un muzicē viņa dzīves biedra Inita un dēls Sandijs. Signs stāsta, ka brīžiem viņa ar Initu apdomā, ka tērpa abiem kolektīviem to atjaunināšanu un papildināšanu, tāpat ceļu izdevumi smagi sit pa ģimenes budžetu. Tomēr izvēlētais hobijs ir kļūst par dzīvesveidu, un līdzekļi vienmēr tiek atrasti. Puikam. Šogad arī dejošanā uzšovām jauns biks, taču aug. Nestāv jau nekas uz vietas. Tā krekls jāpamaina, tā vēl kaut kas, tad tie kolektīvā tie bērni ir visi nomainījušies, izauguši, tad pēkšņi izdomā pašūt visiem savādākus tērpus atkal. Braucieni ir diezgan sāpīga tematika, jo vienmēr ir iespēja tik daudz, ka ir jāizvēlās, jo finansiāli jau mēs neesam miljonāri, mēs nevaram visu atļauties. Tad ir jāizvērtē, kur tu vēlies. Man pagaidām personīgi es esmu izvēlējies tā, ka pat cik es esmu vairākos kolektīvos un man ir iespējas aizbraukt visu kaut kur, tad es tos tālos, dārgos braucienus pagaidām neizvēlos, bet, lai es varētu būt maksimāli kopā ar visiem, tad, pa Eiropu es tos braucienus it kā izvēlos un tad braucu, kas ir Eiropas tuvākie braucieni, kas tik dārgi neizmaksā. Tas viss notiek tā diezgan nepiespiesti brīvi un dabīgi tas nāk, jo man šāda tipa darbošanās ir bijusi jau no pašas bērnības, kad jau mūsu ģimene, kad es biju tas maziņais, kā tagad ir mans puika, kad mēs vienmēr braucām visu kaut kur un visu kaut ko darījām, jo man abi vecāki bija muzikanti un tādā veidā arī, es jau no bērnības piedalījos visādos šādos pasākumos. Un tad vienkārši varbūt tas tā dabīgs process, kad es šo lietu nododu tālāk savai ģimenei. Eslingenas projektiņš mums izmaksāja. Ciparos es nesaskaitīšu, bet bija virs 3 nulītēm kopā tas viss. Tā pašā laikā to it kā nevar teikt, ka tā nauda ir iztērēta, viņa ir ieguldīta projektā, jo tā pašā laikā es esmu daudz ko iegūs arī priekš sevīm no tā visa. Tā kā tas viss ir bijis. Līdz pēdējiem centam es teiktu, viss bija tā vērts. Es nebiju gaidījis tik daudz, jo sākumā es vienkārši pieteicos, kā piedalīties mūziklā. Bet no šī projekta es nebiju gaidījis tik daudz, ka es iegūšu sev gan emocijas, gan tai pašā laikā arī zināšanas, jo tiklīdz es atvēru mūzikas libretu,
zinot, ka tas ir balstīts uz patiesiem faktiem, es sev arī no vēsturiskā viedokļa sāku daudz pats mācīties, un es uzzināju daudz interesantas lietas un ieguvu gan izglītojoši tādā ziņā, bet visvairāk jau, protams, es ieguvu emocionāli, jo šis gads viennozīmīgi bija Eslingenes zīmē. Es neteiktu tā, ka tā ir labi ieguldīta nauda vai kas tagad. Es vairāk uz to skatos kā uz labi pavadīt laiku. Mums neviens par to nemaksā, bet mums maksā skatītāji. Mums maksā tie, kuriem mēs patīkam. Viņi samaksā 500 reizes vairāk, jā, tas viss pēc tam vēlāk izpaužās. Tas uzlādē tā, ka tas pēc tam viss nāk atpakaļ un beigās tā nauda varbūt nav tā vērta, jo sanāk paēst, sanāk apģērbties, sanāk atbraukt, aizbraukt un sanāk būt. Latvijas valsts piederīgo dzīvo ārvalstīs. Tam ir gan savu plusi, gan mīnus. Šoreiz parunāsim par ēnas pusi, proti par tiem, kurus piemeklē tāda vai citāda nelaime. Un lūkosim, ko darīt šādās situācijās. Ārlietu ministrijas apkopotā statistika nav iepriecinoša. Statistika ir aizvien vēl nopietna, ievērojot to, ka drošības situācija pasaulē nestabila un pilsoņu mobilitāte ir palikusi aizvien lielāka. Ir pilnīgi pašsaprotam, ka nelaimes gadījumi notiek un viņiem ir jābūt gataviem. Lai arī par 16% samazinājās to personu skaits, kas saslima negaidot un lūdzu palīdzību ārvalstīs 2016. gadā, toties par 13% palielinājās nāves gadījumu skaits, un tas nozīmē, ka statistika aizvien vēl ir diezgan augsta. 244 gadījumos nācās sniegt palīdzību tiem, kas ir miruši ārvalstīs pagājušā gadā Latvijas pārstāvniecībām un ārlietu ministrijai. Un tās valstis galvenokārt bija Vācija, Lielbritānija un Īrija. Citi smagi gadījumi arī ir bijuši un nemazums. Problēma situācija valstis ir pašsaprotams, tās ir arī tās valstis, kur visvairāk dzīvo Latvijas valsts piederīgie diaspora. Tā ir Lielbritānija, Īrija, Vācija un Polija. Polija kā tranzīta valsts. Īrija ir viena no valstīm, kuras veido bēdīgo statistiku. To mums apliecina arī vēstniecībā. Pagājušā gadā vēstniecība ir iestājusies 27 gadījumos, kas bija saistīti ar personu nāvi Īrijā, sniedzot konsultācijas un palīdzību formalitāšu kārtošanā. 2017. gada pirmajā pusgadā mums ir 2 gadījumi. Grūtākie gadījumi ir tad, ja persona ir atbraukusi uz Īriju, dzīvo, strādā, ir viena pati bez radiniekiem, un notiek kāds nelaimes gadījums, tad principā nav kur vērsties pēc palīdzības savu tuvāko lokā. Un tad ir tad, kad vēstniecība iesaistās radu meklēšanā Latvijā un tuvinieku, kas varētu savukārt atbalstīt no Latvijas puses, vai no ārstēšanos, vai tieši mirstīgo atlieku transportēšanu uz Latviju. Tāpat grūtībās nonākušajiem palīdzības sniedz dažādas privātās firmas. Pie manis bieži nāk ar avārijām, tas ir viens no biežākajiem nelaimes gadījumiem Īrijā. Nākošās ir darba traumas un sadzīves traumas vai vienkārši pēkšņi nāves iemesli vai slimības. Tie ir tie galvenie nelaimes gadījumi. Ko darīt, lai maksimāli pasargātu sevi un tuviniekus nelaimes gadījumos? Ārlietu ministrija ļoti daudz darīs, lai informētu cilvēkus par to, kāda veida palīdzību ir iespējams saņemt un nodrošinot arī informatīvo tālruni, kas ir sasniedzams 24 stundas katru dienu. Un tālruņa numurs ir pavisam vienkāršs, tas ir Latvijas kods, sākot 26 33 77 11, ir viegli atcerēties Latvijas valsts kodu.
Un tāpat no 2016. gada Latvijas operatori nodrošina īsziņu pārraidi ar informāciju tajā valstī, kur jūs ierodaties, kādā veidā jūs varat iegūt palīdzību, ja jūs nokļūstat ārkārtas situācijā. Ir arī mobila aplikācija, kas darbojas jau no 2014. gada ceļo droši, un ir vēl virkni pasākumu, kas tiek veikti, lai palīdzētu Latvijas valsts piedarīgiem, bet ir jāatzīst, ka vispirmām kārtām ir jāpalīdz pašiem sev ar šo informāciju, kur var iegūt palīdzību ārkārtas situācijās, ir jānodrošinās pašiem. Tāpat arī jārēķinās ar to, ka, ja nokļūst ārkārtas situācijā un nav derīgas apdrošināšanas, vai nu tā arī būtu ceļojuma apdrošināšana veselības problēmu gadījumā vai vissmagākajos gadījumos, nāves gadījumos, situācijas var izveidoties ļoti sarežģītas gan pašiem, gan tuviniekiem. Dzīvojot šeit uz vietas, protams, ir savādāk kā parastam turistam. Ja? Šeit cilvēkam, lai nodrošinātu savu eksistences un dzīvošanas garantu, vēl bez darba, labi apmaksāti, tas ir, protams, skaidrs, ka katram ir jāparūpējās arī par sociālo aizsardzību un, par savu dzīvības un veselības aizsardzību. Ja? Tas būtu tikai normāli. Pats pirmais ir sakārtot, kamēr dzīvam esot. Ja sakārtot savu civilo statusu. Ja dzīvo divi kopā, piemēram, viņi nav reģistrējušies, tad sakārtot, ja ir bankas konti, vai tev ir kopējais konts, vai ir atsevišķais. Jo es esmu saskārušies ar gadījumu, kad cilvēki nav precējušies, vīrietis un sieviete dzīvo kopā un nav kopējais bankas konts. Un sievietei nomirstot, vīrietim ir problēmas dabūt naudu ārā no konta. Jo viņš nevar pierādīt, ka viņi ir kopā. Noteikti, tas ir juridiski, tas ir papīru ziņā. Tad nākošais, kas ir arī apdrošināšana. Kad varbūt ir vērts padomāt par apdrošināšanu, ja kaut kas notiek, vai tu varēsi saņemt, ja darba trauma ir, piemēram, ja jums ir mājas kredīts un notiek kāda nelēma tas pats vēzis. Ko tu darīsi? Labi, tev būs slimības lapa, bet vai tu ar slimības lapu 193 eiro spēsi nomaksāt mājas kredītu? Diez vai. Vai varbūt ir vērts padomāt apdrošināšanu uz slimības gadījumiem. Tieši tāpatās, ja ir pēkšņi nāvis gadījums, vai tev nomirstot, vai kādam nomirstot, kas seks bēru izdevumus. Varbūt tad ir vērts padomāt par apdrošināšanu. Īrijas ielās daudz biežāk nekā Latvijā var sastapt cilvēkus, kur pārvietošanās līdzeklis ir ratiņkrēsls. Arī Dats Lazdiņa, kura jau 6. gadu dzīvo Dublinā. Viņa uz Īriju neatbrauc peļņā, bet gan misijā, lai kalpotu luterāņu draudzē. Mūsu saruna par dzīvi Zaļajā salā notiek draudzes vasaras izbraukuma laikā, ārkārtīgi skaistā vietā pie Poverskortas ūdenskrituma Biklovas kalnos. Man par pārsteigumu jūtos šeit gaidīt. Neraugoties uz to, ka tu nekad nebija šeit pirms tam strādājis? Es nekad nebiju strādājis, ka man teorētiski nekas nepienācās. Kad man bija ārkārtas situācija pat pieņēma vienreizējo pabalstu. Man tajā brīdī ievērojam. Un tas nebija tā, ko jūs nemeklējat, vai apmēram tā. Jūs esat, tad jūs esat mūsējā. Un tā es arī jūtos. No pirmās dienas es patiesībā jūtos mājās. Tā kā es neesmu jau strādāju vienu īstu brīdi tikai šeit, jā. Un mamma vispār ne. Mums ir šeit piemaksa. Ja pensijas, starpības piemaksa. Būtiski ir tas, ka tā ir apmēram 4 reizes lielāka par pensiju, ko mēs saņemam. Protams, ir devumi šeit daudz lielāki, un tas tā ir, bet mēs jūtamies nodrošināti. Visas lietas, protams, arī šeit nav ideāls, nav perfekts. Bet attieksme ir tā, kas ārkārtīgi palīdz. Man ir cerība atgriezties savā profesijā, strādāt šeit par sociālo darbinieku
viena iespēja varētu būt strādāt ar augšu ģimenēm, ja tās tā tehniski praktiski iemeslu nevarētu būt sarežģīti. Tas ir vēl citi varianti, ko es varētu strādāt. Un es esmu iemīlējusi šo zemi, šo valsti, šo cilvēku, šo tautu. Draugs man ir īsts, ja, un es jūtos šeit piederīga. Nelielā valsts piešķirtā dzīvoklītī Dublinā mitinās mūsu otrā stāsta varone, Lāna Kurasīdze no Latvijas, kura nu jau 10 gadus, kopš galvas smadzeņu audzēja izoperēšanas, cīnās ar ļaunās slimības sekām. Par spīti ārsta drūmajām prognozēm, kuras Lānai solīja vien pāris dzīves gadus. Ikdienas vairākas stundas veicot fiziskus vingrinājumus, jaunā sieviete ar abrīnojumu, uzņēmību un drosmi virzās uz sava galvenā mērķa piepildīšanu – atkal iemācīties staigāt. Просто у меня есть желание, я очень хочу этого. Vienkārši man ir vēlēšanās, es to gribu, tāpēc es visu pati izdarīju. Šīs margas es arī pati palūdzu, lai es varētu staigāt. Man uzrodas ideja un viss, man to vajag. И всё, и мне надо. У меня проблема равновесия и координации. Man ir problēmas ar līdzsvaru un koordināciju, man viss kopā nestrādā. Atsevišķi man viss ir labi, gan kājas spēcīgas, gan viss cits. Я была моделью еще до того, когда болела. Es biju modeli vēl pirms saslimu, bet tagad, atrodoties ratiņkrēslā, es it kā vienmēr domāju par to, bet domāju kaut kad, kad sākšu staigāt. Pēc tam viens puisis man teica, kur ir problēma, tu vari pamēģināt arī tagad. А потом мне один парень сказал, говорит, а в чем проблема? Ты можешь и сейчас попробовать. Попробуй, спроси. Pamēģini, pajautā. Aizsūtīs 10 pieprasījumus, viens atbildēs. Tā arī sanāca. Viens man atbildēja, un mēs ar viņu realizējām fotosesiju. Man tas iepatikās. Es sajūtu, ka tā ir mana lieta. Pēc tam viss notika kā ar sniega bumbu. Es esmu revolucionāre un vēlos panākt, lai būtu līdztiesības starp cilvēkiem ar spējīgu ķermeni un tādiem kā es ratiņkrēslā. Es neuzskatu, ka esmu citādāks cilvēks. Esmu tieši tāda pati. Manī neredz parastu meiteni. Kad es uz ielas eju kādam garām, ir sajūta, ka manis vispār nav. Es taču neesmu bezsejas radījums. Lai iedvesmotu cilvēkus, kuru liktenis ir līdzīgs Lānas pieredzētajiem, viņi savus neatlaidīgos centienus cīņā ar slimību iemūžina pašas veidotās video filmiņās, kuras tiek ievietotas YouTube kanālā. Tajās var redzēt gan smago darbu, ko jaunā sīviete veic trenažieru zālē, gan panākumus, kas soli pa solim viņa tuvina mērķim – iemācīties staigāt bez citu palīdzības. Vērojot, kā Lāna mēģina atjaunot savas klavieru spēlēšanas prasmes, kā kopja viņas mazajā dārziņā iestādītās mēneša zemenītes, aiz revolucionāras dabas un dzelžainās gribas, var pamanīt ilgas pēc pavisam vienkāršiem dzīves priekiem, bez kuriem dzīvot nevar neviens no mums. Šodienas raidījums ir izskanējis. Visu labu!